Šodien esmu atbraucis uz kādu purvu ezeriņu, lai ķertu amūras grunduli, jeb, kā tautā viņu varbūt vairāk pazīst, rotanu. Tā ir tāda maza zivtiņa, mazs mušķītis, kurš ēd visu. Un runā, ka tur, kur viņš iemetoties iekšā, tur citas zivis vairāk nedzīvojot. Viņi nav lieli. Ja nemaldos, tad Latvijas rekords ir tikai kaut kādi 400 pāri grami, bet, Krievijā, Amūras reģionā viņi izaugot līdz pat kilogramam un vairāk. Baigais rīma, ēd visu, ikrus, citas zivis, bet esot ļoti, ļoti garšīgas zivs. Par to jau es pārliecinājos iepriekšējās reizēs, iegaršojās, tad jānāk jāpaķer vēl. Jā, bet kāda tā ķeršana pat ir? Var likt slieku, var likt speķa gabaliņu virsū, kukurūzi, viņš ēd da jebko. Bet tā kā viņš ir agresīvs zivs, tad es viņu mēģināšu šodien džigot. Džigošana ir pavisam vienkārša. Maza tāda čeburāškas bumbiņa, kustīgā āķī tāds oranžs ēdamais tārpiņš un gar pašu krastu arī tricināsim. Tā kā viņš ir agresīvs zivs, vienu jau es tā dabūju, es domāju, ka dabūsim vēl kādus 20-30 noteikti. Šitam eksemplāram vēders ir galīgi tukšs, tā kā es domāju, ka viņi ēdās. Diez vai es tikšu pie trofeja rotana, bet vismaz to copi jutīšu. Kaut kā tā. Aiziet. Process vienkārši. Pieejam pie krasta, izstieptā rokā turam kātu, iegremdējam, sameklējam grunti un tikai tirinam. Tāda bļitkošana sanāk. Kā jau minēju, viņš ir ļoti agresīvs zivs un ja viņš gribēs ēst, tad arī viņš paņems. Jau bija pirmā copīte. Labi. Rotanam ir ļoti, ļoti tādi smalki zobiņi. Viņš to tārpu vienkārši vienā setā var nomaukt man tur no āķa nost. Ai. Atkal bija copīte. Cik es pamanīju, tad viņam vairāk patīk, kad tirin uz vietas to džigalviņu. Mēģināju arī mest kaut kur un vilkt uz savu pusi, bet tas nestrādā tik ļoti. Tāpēc arī saka, ka vislabākā rotana copa esot uz pirmā un uz pēdējā ledus. Tā tas izskatās virs ūdens. Un tā tas izskatās zem ūdens. Copīte ir, bet nepaņem. Labi. Lūk, rotaniņš. Nav liels, bet uzmetot uz pannas, sviestiņā, garšviliņām, tādas smuki 2 kumos viņi sanāk. Ko vairāk pie aliņa? Kapitāli. Lūk, šis jau ir jau tāds patīkamāks eksemplārs. Ja tādi visi ķertos, tad jau būtu kapitāli. Rotanam mutē, es nezinu, vai jūs redzat, ir tādi smalki zobiņi daudz. Kaut kādās 3 rindās. Paskaties, kas pa muti, Tāds mazs basiņš. Garšīgs, mazs basiņš.
arī asarveidīgo kārtu. Viņš skaitās kaut kādu, bet kādu, nu, nepateikšu precīzāk. Nu, baigais mūšķis. Labi. Atkal liekam zaļo tārpiņu atpakaļ. Kurš pēc 5 zivīm, es domāju, ka būs jau driskās. Nu, un liekam iekšā. Pašu copu es palaidu garām, nenofilmēju, bet, nu, viņš man tepat pie maliņas arī paņēma. Skatīsimies, vai būs vēl kāds. Nu, jā, arī tādi ķerās, kā izrādās. Oi. Šito, protams, metam atpakaļ. Un šito jau var iemest spainītī.